Pašvaldības darbinieku ikdiena visbiežāk gan saistās ar darbu kabinetos, tāpēc reizi pa reizei fiziskas aktivitātes nāk tikai par labu. 2. jūlijā Suntažos vairāk kā 150 Ogres, Ikšķeles, Lielvārds un Ķeguma pašvaldības darbinieki spēkiem mērojās pašvaldības darbinieku sporta spēlēs. Gatavojoties šim pasākumam, kad es uzrunāju tiesnešus, tad man tas uzstādījums bija tāds, ka cilvēki vienu reizi gadā iznāk no kabinetiem sportot, kad neko īpaši grūtu nevajag. Bet ir jau mums ļoti daudz cilvēku, kuri aktīvi ikdienā sporto. Nav tālu jāmeklē. Mums arī Lielvārdas novada vadītājs aktīvi spēlē basketbolu pats. Ogres novada vadītājs skrien. Tā kā, es domāju, ka cilvēki saprot, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids. Un agri vai vēlu, ja ne visi, tad lielākā daļa sāks skriet, braukt ar velosipēdu, peldēt, spēlēt tenisu. Šādi te dažādas sports turpinās un atpūtīsies un viss būs kārtībā. Super, tas vienkārši kolosāli, ka var šitādā pasākumā atnākt maz drusciņi izsportoties, izkustēties, visiem kopā arī apmainīties ar pieredzi, tāpēc, ka mēs esam no visa bijušā rajona pašvaldības šeit, ja? Smukas meitenes, svaigs gaiss, laiks, vienkārši kolosāli. Pašvaldības darbinieki piedalījās gan basketbola, gan volejbola sacīkstēs, gan izmēģināja spēkus dažādās netika ierastās sportiskās aktivitātēs. Tiesa, gan volejbolā tīkls tika aizstāts ar necauredzamu audumu, kas spēlēšanu ne tikai padarīja sarežģītāku, bet arī interesantāku. Visplašākās ovācijas izpelnījās sagatavotā disciplīna ar siena zārdu. Savukārt dažas no disciplīnām komandām sagādāja nemazums rūpju. Visgrūtākais bija pierunāt meitenes pareizi servēt volejbolā. Viss cits mums sanāca. Tā kā meitenes jums ar volejbolu ir uz jūras? Viņas ļoti labi uzņem serves, bet viņas ne sevišķi labi paši servē. Tad volejbolā mēs uz uzvaru vairs nepretendējam. Mēs no darbiniekiem nolasījām. Mums nav nekādi profesionāļi, bet mums ir tādi labi darbinieki, sportiski, kustīgi, un aktīvi. Protams, mēs nopietni gatavojamies. Lielvārdē jebkur jautājumu ļoti nopietni uztver un viņam nopietni gatavojās un piedalāmies, kā saka, ar pilnu atdevi. Pirmo vietu kopvērtējumā izcīnīja Madlienas pagasta komanda. Lielvārda mājās pārvadīja sudraba medaļu, bet Ķeguma novada Birzgales komanda bronzu. Priekšsēdētājs sacensībās triumfēja Lielvārdas saimnieks Imants Balodis, aiz sevis atstājot Ogres mēru Edvīnu Barkeviču un Ikšķeles novada pašvaldības priekšsēdētāju Induli Trapiņu. Zanda Treško, Māris Zimovskis, Ogres televīzija.